Ja? Čau visiem! Čau. Esam šodien laivā, ir trešdiena, domājumā daļa atkal. Šoreiz mēs esam kolēģi, savējie visi. Un šodien mums ir tēma viss par nekustamiem īpašumiem un mazliet arī par uzpirkšanu un
Ko mēs rakstījām? Par ātru realizāciju. Par ātro realizāciju, jā, kas tas ir un kā tas strādā. Un, ja kādam ir jautājumi, droši var rakstīt. Facebookā ir opcija komentāri. Un vispirms man, zinu, ko? Jā, pareizi, tev vajadzētu sodā baigi runāt, ja? Vai nav? Tā kā, ka nevar dzirdēt. Un, zinu, kas vēl bija? Man Deivids iemācīja vienu lietu. Bet pirms tam es iepazīstināšu visus ar mūsu sastāvu. Čau visiem, man sauc Igors. Es ceru, ka lielākā daļa jau mani zina. Romans, es jau biju šeit. Divas reizes. Jā, un Arturs? Jā, tu. Tā kā šitie tad, jā, pirmoreiz, Arturs pirmoreiz. Es ceru, ka ne pēdējo, un mums ir daudz ar ko dalīties. Bet sāksim ar to, ka man Deivids iemācīja vienu labu lietu. Un tā labā lieta ir apsveicināties ar visiem. Un tāpēc apskatīsimies, kas mums skatās. Sabīne, čau Sabīnei, Ingus Petersons, čau Ingusam, čau visiem kolēģiem, kas skatās. Es redzu, ir 33 cilvēki, 33 ir mans mīļākais skaitlis. Sāksim. Paldies visiem, kas pieslēdzās un uzdodiet jautājumus, kam interesē. Tā, ar ko sāksim? Mēs bijām pierakstījuši, kas ir mūsu galvenie jautājumi. Pirmais bija... Ātra realizācija, uzpirkšana. Kas ir ātra realizācija? Sāksim ar to, kas ir ātra realizācija. Pirmā lieta. Vispār sāksim ar to, ka darījumi notiek dažādi. Un šodien šīs dienas mērķis ir paskaidrot konceptuāli vispār, kas tas ir, kam tas ir aktuāli, kad tas ir izdevīgi un kaut kā tā. Un ja jums ir jautājumi par to, droši rakstat. Ja jums ir kaut kas, ko jums vajag pārdot vakar, rakstat komentāros un jau mēs tiksim galā. Nu ko? Artur, varbūt īsumā vari pāris vārdos, kas ir ātra realizācija, vai kā tu to uztver vispār? Tu skaties to, tas, kas ir vērtējumā rakstīts? Cilvēkam jāpārdod savus īpašumus vakar. Cena, par kuru viņš var. Par cenu, kuru viņš var pārdot šodien, ja? Jā. Kas tā, bet tas jau nav tas, ko viņš grib. Kādā ziņā? Nu, tādā ziņā, parasti jau visi grib ļoti daudz, un pat jau Romans zina, ka tirgus cena nav bieži vien tas, ko grib. Pat ilgtermiņa, tāda pārdošana, zini, tur 6 mēneši strādā. Varbūt sāksim ar to, ka, es strādāju kā aģents, un mans uzdevums ir izdarīt tā, lai mēs nenokļuvam tādā situācijā, ka īpašniekam vajag pārdot vakar. Tātad, parasti, kad cilvēks grib kaut ko pārdot, parasti ir tie, kaut kāds, nezinu, tur mēnesis viņam vai pusotras mēnesis, un ja viņš to pusotru mēnesi, tur kaut ko, nezinu, nedara kaut kādas darbības, lai to pārdot par reāli adekvātu cenu, tad beigas var tā sanākt, ka dzīvoklis nebija pārdots, un viņam piegāja jau tas termiņš, ka nauda ir vajadzīga tur, nezinu, nedēļas laikā, un jautājums tad, ko tad tagad darīt, un pa kādu cenu var pārdot. Un man, kā aģentam, ir tieši uzdevums, lai mums tā situācija neveidojas. Kā tu panāc to? Mēs apspriežam ar īpašnieku konkrēto stratēģiju, kādi viņam ir termiņi. Jā. Tātad, cik ilga laika, ja, teiksim, viņš pirka kaut kādu citu dzīvokli vietā, tad man jāzina tieši, kad viņam jāveic to maksājumu, tad kad viņam ir vajadzīga tā nauda. Lai mēs varam to ieplānot kaut kādu reālu stratēģiju, pa kādu cenu mēs tirgojam cik ilga laika, ja nav pārdots, tad ko mēs mainam, lai būtu pilnīgi veidota visa tā stratēģija. Nevar. Man rekur Arturs prasa, kā redzēt, kas skatās. Tu zini, kā prasīties laivā, kā skatās? Nē, es pats nepieslēdzu. Es nezinu, Deivids teica, ka nevar redzēt, tu redzi tikai savus draugus, kas skatās. Bet tur ir bišķi vairāk, laikam, bet, Egīls skatās, Egīli, čau. Es viņam teicu, lai neskatās. Kāpēc? Nav priekš viņa, ja? Skatīsies. Tātad, atgriežamies pie tā, ka ja mēs jau nonācam pie tās situācija, kad ir vajadzīga ātra realizācija, tad, piemēram, ja tirgotu es kā aģents, tad tas nozīmē, ka kaut kur tur nofērojas. Nē, skaties, bet bieži vien ir tā, ka ātra realizācija. Bieži vien ir tā, ka ātra realizācija tas ir anyway, tev viņi ir. Tev ir objekti, kuri... Tas ir tā kā pēdējā cerība, tas ir tas last chance.
Nē, nu ir, kurš vienkārši domā, ka romans visu izdarīs, arī 3 dienas palika, gan jau romans tiks galā, ja? Un tad viņš nonāk līdz tam, ka viņam, tad, nu, kad jāiziet uz to, kad, ok, cik dos, nu, tā kā, kas ir tas uz šo brīdi, kā tu saki, tā cena, un tagad ir tā diena, kad man vajag pārdot, un tagad ir jāizdara tas darījums, jo tālāk ir citas lietas, kas jādara, vai nu, kas parasti ir tas ātrai realizācija? Es atceros vienu gadījumu, kad romans man izdeva telefonu. Jā, Diezgan steidzami. tuvāk varbūt vienīgi. Un kādījās tā, ka tie īpašumi jau ir pārdot izsolā. Pagaid, vēlreiz viņš tu iedod telefonu? Jā. Man ir vairāk īpašumi. Kā izrādījās, tie īpašumi jau ir izsolā. Kā tas var būt, Roman? Tad tu nebija lietas kursā, laikam. Nē, tas nebija mans klients, tas vienkārši cilvēks, kuram es pārdevu dzīvokli. Viņš man teica, ka viņam ir kaut kāds draugs vai paziņš, un viņam jāpārdod dzīvoklis. Un kurš var ātri to nopirkt? Un tad es uzreiz iedevu numuru Arturam, un tad Arturs tālāk jau komunicēja. Nu jā, tas ir tas moments, cik tu vari, nu jā, ātri reāli, kas tev izsola, jā, viens moments tev ir, bet izsola tev jau ir pa vēlu. Parādīja. Jā. Kamēr viņam tos parādus pies. Bet parasti, jā, nu, tā īsumā, man liekas, pat, citreiz ir pat tā, ka tev ir, es nezinu, cik tas ir bieži, bet citreiz ir tā, ka tev pat nebija doma pārdot, bet tev parādījās tāda iespēja, ka tev pat ir izdevīgi tagad ātri pārdot, lai tu izmantotu to iespēju, kas tev ir parādījusies. Es nezinu, cik bieži tas ir, ja? Bet man liekas, ka kaut kādiem tādiem nelikvīdiem vai sarežģītākiem objektiem tas tā varētu būt. Nu tā, bet labi, tu bišķi, nu, cik bieži vispār, teiksim tā, aizmurs jautājumu, vajag apstīties mums to saturu, davai es atslēgšos no šitā ten. Kas ir ātra realizācija un kam parasti tā ir aktuāla? Ok, reku, tev ir parādi, kam vēl ir ātra realizācija aktuāla? Rāls raksta, ka nevar dzirdēt. Tev vajag tuvāk pie mikrofona. Vienkārši neliecies prom, viss būs ok. Kam ir aktuāla realizācija vispār? Nu, ja mēs skatāmies pārdevēji, visi, man liekas, ir. Kurš nevar pārdot pa normālu termiņu, tam ir vajadzīga ātra realizācija. Pareizi saprotu? Vai ir vēl kāds? Nu, man liekas, ka nauda ir vajadzīga tagad. Nu, ir varbūt kaut kādas tādas situācijas cilvēkiem, kad dzīvē, ka ir vajadzīga nauda. Nezinu, nu, tur nedēļas laika. Vai es nezinu, varbūt Arturs var pateikt precīzāk. Cik ilga laika vispār tas notiek? Piemēram, ja šodien cilvēks izdomā, ka viņam vajag naudu šodien, tad reāli cik ilga laika viņš var to savu dzīvokli pārdot. Un kas ir ātra realizācija vispār? Tas ir vienā dienā tiešām? Tas jau atkarīgs no tā, kurš pērk. Jā. Ja tas teorētiski jau to var izdarīt laikā, tad atkarīgs. Bet pēc definīcijas, kāds ir lasījis to vērtējumu, kā tur bija rakstīts, es vienkārši neesmu lasījis, bet zinu, ka tas tad ir ātra realizācija. Mēram, tur 70% no vērtības, un tas pat ir vērtētājs ir ierakstījis, jo ātras realizācijas cena 70%, un vienīgi jautājums, cik ātri tam darījumam bija jānotiek. Tirgus cena bija 3 mēneši līdz 6 vai kaut kas tāds. Cik ir ātras realizācijas, to lasīja vērtējumā? Vērtējumā realizācija, man liekas, 6 mēneši, ātrā realizācija, man liekas, 3 mēneši. Ātrā bija 3? Nē, nopietni. Paskaties. Ja mēs pārdodam par reālu tirgus cenu 1,5 mēneša laika, tad cik ir ātra realizācija? Nē, nu, mana uztvere, tā ātra realizācija ir, kā, nu, nezinu, tur 3-4 dienu laika cilvēks dabū naudu. Nu jā, tam vajadzētu tā būt. Vērtējuma izpratnē ātrā realizācija bija kaut kāds mēnesis. Tas taču baigi, nu tā ir normāla realizācija. Sērija veida dzīvoklis, normālā realizācija vismaz agrāk bija mēnesis. Nu, mēnesis, Tagad varbūt varētu būt. Ja pareizi visu dara, jā. Nu, es parasti 3 ir tādiem ļoti dārgiem, jo tad ir 1 mēnesis, kad tu mēģini dabūt maksimumu, un tad pēc tam laidies bišķi, nu tā, pie reālās. Bet tā ir realizācija. Ok, mēnesis. Varbūt kāds var iekomentēt, es viņu daudz strādā nekustamību īpašu nozarē, kas ir ātra realizācija. Ja kādam vērtējums pie rokas uzmetiet aci, vai tur tiešām ir 3 mēneši vai mēnesis? Nevar būt. Nu, Kādam vērtējums? Jā. Artur, vēl, ko es gribēju paprasīt, kā tu vispār skaties, kas ir ātras realizācijas vērtība? Nu, kā tu domā vispār? Pret tirgu vienkārši, pret tirgus vērtību. Nu, tie 70% tiešām, vai tas varbūt, vai tas atkarīgs no objekta? Nu, cik tas vērtējumā, cik ir? Jā, 8. 70%. Bet visi, grib
Lētāk izmanto situāciju, lai Protams. nopirkt lētāk. Tas ir jā, bet, nu, ja tā pēc kaut kādas tādas prakses, tie 700% ir tas, kas ir ok? Nu, ne tev, bet tas ir vispār. Atkarīgs no likviditātes objekta. Ja tas ir sērija veida dzīvoklis, tad piedāvājumi 90. Jā. Tad es arī 50. Tā kā bija, es kaut kur dzirdēju joku, kad, nu, cik var piedāvāt, jūs varat man viņu uzdāvināt, varbūt, jā. Jo ir objekti, kuri ir tā kā apgrūtinājums, tev reāli jāmaksā nodoklis, tur viņu neko nevar izdarīt, jā, un tu viņu nepārdosi ne šodien par ātru realizāciju, ne. Nu, vidēji tas ir -40%. Nu, kaut kā tā vidēji, jā. Man tā liekas, es nezinu. Tas ir baigi Rīgā negaņ jau, nu, tā kā pie normāliem apstākļiem. Nu, kas ir bez apgrūtinājumiem, bez problēmu situācijām kaut kādām, kas ir tur, zini, nu, viss kaut kas var būt, teorētiski. Bet vēl kas ir interesanti, es gribēju bišķi Arturam pajautāt vairāk, jo viņš pirmo reizi zina, kā viņu viedokli. Par ātru realizāciju varbūt ne tik daudz, bet kas vispār tādā, nu, tipo pērki, ja? Pērki priekš biznesu, nu, attīstīšana, ja? vai vienkārši pirkšana, tāpēc, ka tas ir izdevīgs darījums. Kas ir tas segments, ko tu skati tagad normāls, kur var strādāt? Nu, vai tu vērtē visu? Jo, nu, kas nezina, Arturs strādā vairāk uz nevis starpniecību vairs jau kādu laiku, bet uz izvērtē darījumus, uz tādu kā saimnieciskas darbības veikšanu, ja, tā kā pirkt, varbūt kaut kā attīstīt, pārdot vai kaut kādi tāpat ātrā realizācija, nu, principā tā investēšana nekustām īpašumā. Kas ir tas segments, kurā tu vispār, tā kā, kurš tev patīk? Viss tas pats, kurā mēs strādājam, centrs. Jā. Ar sēriju veida projektiem ir skaidrāk redzama cena. Nekas nepeld, vai ne? Viss ir tāds nav tik čotka. peldošs, bet man ir tāds uzskats, ka sēriju veida dzīvokļi būtu nokritīs vairāk. Tipa risks tagad ir lielāks? Nu, ja izvērtēt vēršanai, dzīvēšanai, termiņā, izvēlēt atdevēju. Centrs ir nepaliek. Un arī veida dzīvi. Arī bija 8. Jā, paneļmājas viņas tādas... Kā mēs dot kredītus, viņi bet... Viņš visu laiku staigā tas segments. Es arī dzirdu tādu viedokli, ka centrā ir pirmskāru mājām renovētam. Cena varbūt krītīs ne tik daudz, jo tiem ir ar kaut kāda vēsturiskā nozīme. Nu, tur kā kurai mājā, laikam, tas jau vēsturiski nozīme, tad tā ēka jau ir tādā nevis standarta tur pirmskāru mājas, bet tur būtāks. Klusais centrs tā. Nu, es nedomāju, ka Čaka ielā vēsturiskā nozīme. Ja tu domā to pieminekļa statusu, ja, tad tur viņus sadaka pēc kādam uzlika, kādam neuzlika. Jā. Ja viņš ir piemineklis, tad tas ir vairāk apgrūtinājums. Tā ir jāskaņo māksliniekiem. Jā, nu jā, bet, ok, nu tas bija interesants punkts, bet man liekas, ka centrā vienkārši tā apbūve ir tāda, ka viņu nekur nepazudīs tā mājā. Paneļu mājas tur visu laiku runā par to tehnisko stāvokli, un tas, man liekas, ir tas čakars, kas lielais risks, man liekas. Tas ir viens un tas, ka darījumi var nenotikt tur tajās paneļu mājās. Vienkārši nekreditē. Te pircēji vairs. Ne? Tev īri vispār neinteresē. Tu ko pa īri runā? Tev jau nepatīk īri. Tev pa lēnu tas ir. Kā tev? Nu, tas nav tas, ko. Jā. Nu, labi. Bieži vien pats zini, katrs trešais klients ir un jā. Bieži nākas par to apspriest. Kas tev liekas normāli atdeva pret īres atdeva paneļu mājās? 10. Skaitās labi. Jā, tas ir, nu, tipa normāli. Tas ir pēc visām izmaksām vai? Nu, ir jāvērtē remonts, kaut kāds kosmētisks remonts reizi 5. Amortizācija tajā? Ir jāvērtē mēneši gadā. Parasti mēs vērtējam tā, ka Jā. Nu, 10 mēneši. 2 mēnešus mēs norakstam. Tu uzreiz noraksti 2 mēnešus, jā, tā kā?
Tātad, maksā 25, jā, ir 250, un tad tā ir, tie ir 10%. Tie ir 10% Tā tā ir izteiksme. 10%. Okay. Nu, tie ir tā kā 10 mēneši, es sapratu, jā. 2 mēneši tā kā ir kaut kur jānoraksta. Okay. Un tad sanāk, 25,000 var dzīvot, var izīrēt pa 250? Dažreiz, jā. var, ir dzirdēts. A kā tagad ir, vat, piemēram, remontu, tu esi taisījis, pirkt, remontēt un pārdot? Man nepatīk. Kas? Man tas nepatīk. Man nepatīk neparedzamības moments. Kāds? Jā, kad... Neparedzamākais moments. Jābūt uzsistai rokai, jā. Nodarboties regulāri ir nians. Tāpatās kā visos darbos ir savas nians. Atkarība no cilvēkiem? Lāmāties ar viņu. Jā. Atradīt kompāniju, kas tev neizdevīgi. Samaksās. Tad labāk to nedarīt. A tev, nu tu saki, ka tev nav interesanti, ja? Man, piemēram, ir zinām cilvēki, kas pērk paneļu mājās bez mazāk par tirgus vērtību, zini, par 40,000 divnieku, izremontē viņu tur pa 10, ja? Un pārdod pa 55. Sanāk, ka viņi tur 5 mēģina dabūt, un beigās viņi tur nolažās pie 3, 2, bet viņam tas ir izdevīgi, jo viņi to dara ar 5 dzīvokļiem. Jo viņiem ir savi celtnieki, materiāli. Kādam. Bet arī 5 dzīvokļi, tas jau ir darbs viss. Nu, tur brigādē 5 dzīvokļi un 5 dzīvokļi vienlaicīgi, tad sanāk, ka tur sanāk normāli atdevi, ja tev ir uz 50,000, flipojot 50,000, tev ir 2,000, tu nopelni, nu, ķipa minimums, nu, tur 5, 2, 5, 3 varbūt, un tev tādi 5. Tā kā strādājot, tev darbs točnē ir tiem strādniekiem, ne, ar 5 dzīvokļiem. Un kaut kas tāds varētu būt. Bet tūbā lieta, man liekas, ka pa 10,000 izremontēt, tu nevar normāli. Pilnībā kapitāli. Vai var? Roman, ir bijis tev gadījumi, es dzirdēju pēc tam? Nu, tā ir segmenta, kur es strādāju pārsvarā, tas ir paneļmājas mikrorajonā. Tātad tur, pārsvarā tas pircējs, viņš grib vai nu dzīvokli bez remonta, lai pašam taisīt remontu no jaunas un uztaisīt tur kvalitatīvu mūsdienīgu remontu, lai tur pašam dzīvot, vai arī tādu remontu, kas ir mūsdienīgs kvalitatīvs remonts, kur nekas nav jāpratē. Bet tieši no tāda kaut kāda vidēja remonta, kur, pa lielam tur daudz kas jāprataisa, nav lielā. Nu jā, man arī bijis tā. Vienkārši tas, ka es gribēju nonākt, vienkārši, ka tu tā kā pērkot īpašumu, nevienmēr ir jāpērk lēti, lai nopelnītu, ja? Teoreiz tu var uztaisīt lēti remontu, ja? Un pārdot dārgi. Vienkārši, kad ja nodarbojas to, kur Arturs saka, viņam nepatīk remontu, labi, viņš nedara remonts, bet ir kas dara. Un vēl pie tam es zinu, ka viņi pērk pa 40, 42 pelnēnu mājā, es zinu, ka tas bez remonta ir tāda, klasiska cena. Tur nekā tāda, nav, ka tas ir baigi izdevīgi. Tu faktiski nopelni ar remontu. Tu pelni ar remontu. Jā. Tu vari taisīt kādu remontu, un nepērkot, neriskējot. Lielam sanāks... Bet prikals tajā, ka ja tu taisīsi kādam, tev viss būs jāizstar. Tagad tu taisi priekš pārdošanas, tu vari nenomainīt to, ja. To neviens pakaļ neskrien, tu jau pārdot gatavu patīk, viņiem nepatīk, neņem. Jā. Kad tu taisi kādam, tad tev pa katru detaļu. Tas ir diezgan, es redzēju tos dzīvokļus, tur drausmīgi vienkārši, tur prautka nav mainīta, tur maz kas ir izdarīts, bet viņi tā kā lētākais ar remontu, ja, svaigu remontu. Joks ir arī tāds, kad man ir kolēģis, kas tieši ar to nodarbojas, ja. Neatmaksājās taisīt. Neatmaksājās. Cilvēku ļoti daudz. Kādā segmentā? Serivēt. Servēt dzīvokļos varētu būt, ka kvalitīvu remontu neatmaksās taisīt. Un tie cilvēki, kas pērk viņas kredītā, pārsvarā neatšķir. Brīnumaini. Viņš neatmaksā. Cilvēki jau ir iestrādājuši. Neatmaksā. Jau zina, ka viņiem. Man bija īstenībā viens gan man ir zināms cilvēks, kurš pirka tā, ka tā bišķi zem tirgus vērtības, ja? Bet viņš pirka speciāli skatījās, lai viņš ir tā kā paneļu mājās, lai viņš ir tur otrajā vai trešajā, labā stāvā, lai viņam ir raspašona, kas vispār viņam ļoti patika. Viņš tur iebuhņīja ar visu vienkārši, visu izdara. Tā, un piemēram, ja mums pārdodās tur ar labu remontu, tur 55, viņš pa 62 izliek.
Viņam pa 59 aiziet, 60. Nu, kosmos teorētiski. Bet viņam ir tāds dzīvoklis sataisīts, kāda nav neviena, zini, tajā visā rajonā. Tagad, kad tu paskatīsies cenu banku, tu pats zini, tev pašam ir bijuši darījumi, tev ir tāda. Tev ir nenormāli pāri tirgus vērtībai, bet viņš ir arī izdarīt, daudz vairāk kā vispār var izdarīt. Ir kas pērk vienkārši. Un tad īstenībā Tas, kas romāns ir pārdevis virs tirgus, pamatā tie bija, kur cilvēki taisīja. Tieši tā, tieši tā. Remontu neatmaksā. Jā, bet es saku, ka man tādi vairāk ir bijuši dīli, kad cilvēks taisīja tā kā priekš sevis, bet ne priekš sevis. Tā kā tāds rītīgs kosmos, ja? Bet cilvēks to darīja, un viņam sanāca. Diezgan labi. Tas bija interesanti, bet tas ir riskanti. Mēs tieši runājam par to, kur labāk. Tā kā nopirkt izdevīgi, tas ir tā bez riska, ja? Tu nopērc izdevīgi, uztaisīji, tad tālāk domā, kā darīt. Tu jau nopelnīji, jo tu nopirki izdevīgi. Nākamais ir pēc par normālu cenu, taisi izdevīgi remontu. Un ja, tad tur arī, teorētiski ir risks, ka tu nesanāks uztaisīt tā kā vajag, lai pārdotu, bet, tas arī vēl, tur tie celtnieki vēl kaut kas. Trešais ir nopērc pa tirgus cenu, uztaisi pa tirgus cenu remontu un mēģini pārdot dārgi. Bet, man liekas, tas ir vislielākais risks, ka tu mēģini dabūt to galējo ciparu lielu un tu vari iekrist. Es pamanīju, kad mums bija tas Covid laiks, tad dzīvokļiem, kuri ir pilnīgi bez remonta, tādi pilnīgi ubītī, viņam tā cena bišķiņ samazinājās, tā vidē tirgus. Bez remonta? Jā, tādiem dzīvokļiem, seriju paneļu mājas. Bet tādiem dzīvokļiem izremontētiem ar ļoti labu kvalitatīvu remontu, kur cilvēki taisīja priekš sevim, tur cenas nemainījās. Tad par tādām cenām, kas bija pārdotas tur janvārī, februārī, tādas pašas cenas es pārdomu, man liekas, arī tur aprīlī un arī tagad. Bet tas jau bija tāpēc, ka cilvēki negrib vairs ieguldīt tajās mājās. Vienkārši nepērk tos neremontētos dzīvokļus, jo negrib vienkārši tur ieguldīties. Tas tā nav? Vai kā tu domā? Es domāju, ka, teiksim, ja tur ir jauna ģimene, viņam kaut kur jādzīvo, un viņi tā kā, gatavi pirkt par augstāku cenu. Es teiktu, ka jā. Tā kā paņem kredītu ar remontu. Es domāju, tādā ziņā, ka, ja tev, teiksim, ir nopirkt dzīvoklis, kas ir bez remonta, man liekas, viņam, tā kā tā cena var kāpt, nevis kāpt, bet samazināties uz tevi, bet ja tev ir izremontēts dzīvoklis, viņam cena īpaši. Bet tu nopērci un uztaisi remontu, tev arī nekritīs tā cena. Kāpēc nepērk? Bet Arturs tieši teica, ka nav izdevīgi, ja taisīt remontus, izdevīgi, cik saprotu, pārdot bez remonta vai ar nekvalitatīvu remontu. Ir likvidāks. Bet vai tu vari uztaisīt remontu? Vienkārši es saprotu, ko tu gribi pajautāt? Tu gribi pajautāt, vai labāk ir dzīvoklis bez remontu, ko darīt? Tā kā ielikt dzīvoklī naudu, uztaisīt remontu, pārdot, vai arī to nedarīt un tirgot? Es redzu, ka ir dažādi viedokļi. Piemēram, Arturs, cik saprotu, tev nepatīk taisīt remontus, to labāk pārdotu bez remonta. Bet, teiksim, tev nedomā, ka, teiksim, tev stāv neremontēts dzīvoklis, un viņam pamazam tā cena samazinās. Ko tu darītu? Šis jautājums. Ja tev ir dzīvoklis bez remonta, ko tu darītu paneļu mājā? Un tu viņu vienkārši, nezinu, vai kāds, neteicu. Savu laiku tā kā nē. Tu taisīt remontu? Priekš sevis. Man nav tāds pieredzes, tāpēc es nevaru pateikt. Tur jau tā lieta, ka tas sāc to darīt, tad tu... Vai tu ejtāji iekšā, vai tu neejtāji. Jā, tagad tu ejtāji iekšā, tev jau izstrādājas kaut kādas pieejas, kaut kādas savi tie... Tur jau ir tā, ka tu jau pat... Es zinu pār cilvēks, kas nodarbojas remontiem, tu jau redzi viņu, tas ir viņa remonts, Tur jau viņa tā kā parakstu var likt, tu jau zini to stilu vai kaut ko tādu. Bet labi, remontēti, neremontēti dzīvokļi. Varbūt, ja mēs atgriežamies bišķi vēl par to, ko mēs runājam, kas nekustamā īpašuma uzpirkšana, ar ko nodarbojas un kā tas strādā. Uzpirkšana, kā tas strādā. Es pat nezinu, ko tur daudz vēl piebilst, kā strādā uzpirkšana vienkārši. Artur, kā strādā uzpirkšana? Var īsumā, pa soļiem vienkārši. Tieši kā cilvēkam jau vajag rītdien pārdot. Ko viņš dara? Viņš vienkārši uzvana, viņu novērtē un visu, un tad viņš jā vai ne? Pa cenu, jāvienojās pa cenu, termiņiem.
Es arī vienkārši taisīšu to domāju, ko tur vēl pastāstīt, ja? Tu esi nopircis vienu dzīvokli. Jā. Tādā veidā var pieredzi. Es teikšu tā, mana pieredze tāda, kad es personīgi pats esmu nopircis vienu dzīvokli, es viņu pirku, teiksim tā, tagad es personīgi gāju tajā iekšā, es jau godīgi ar uzpirkšanu nodarbojos tik tālu, cik es vienkārši izvērtēju variantus, un parasti nonāk no tā, ka es viņu pats realizēšu, es viņu nepirkšu. Jo man nav interesanti varianti gājuši garām, un es neesmu viņus baigi meklējis. Bet man bija situācija, kad cilvēks, viņam vajadzēja ātri, viņam tikko piedzimis bērns, un vajag realizēt, ja? Un viņš bija šausmīgā stāvoklī, pilns ar musaru, un tādā ziņā, ka tur ir daudz, kas jādara, ļoti daudz, kas jādara. Un, attiecīgi, tu izvērtē vienkārši visus riskus, un tu izsaki piedāvājumu. Tad atkal cilvēks vērtē, vai tas ir tas, ko viņš sagaidīja šodien, vai tas atrisina viņa situāciju. Un es redzu, ka tajā brīdī arī tie darījumi notiek. Un, man liekas, tas ir ļoti adekvāts tāds kā darījuma veids, tai gadījumā, kad cilvēkam vajag naudu šodien. Bet kas attiecas uz uzpirkšanu kā tādu ikdienas, ja, tur jau vairāk vajadzētu tev stāstīt. Ja. Bet man īstenībā liekas arī interesanti vēl tā lieta, kas ir nevis dzīvokļu uzpirkšana, bet lielāku objektu uzpirkšana. Man liekas, tur visu laiku notiek tikai un tādi darījumi. Gandrīz ne tikai tādi, bet ļoti bieži ir tā, ka vienkārši izsaka piedāvājumus, un viņi ilgi karājas. Visi šitie fondi, vēl kaut kas. Jā, 21 cilvēks. Es nezinu, vienīgi jautājumi nav, vai ir jautājumi? Man ir tāds jautājums. Piemēram, ir cilvēks, kurš nekad nedarbojas ar nekustamiem īpašumiem, viņam ir kaut kāds savs darbs, viņš sakrējis kaut kādu naudas summu, un viņš domā, ko darīt ar savu naudu, izdomā, ka viņš sāks nodarboties ar uzpirkšanu. Viņam ir kaut kāda nauda, viņš domā, es tūlīt viegli kaut ko nopirkšu, kaut ko pārdošu, lai tā nauda aug. Tātad, ko jūs teiktu tādam cilvēkam? Vai viņam izdosies, vai viņam neizdosies? Vai viņam kas viņam jādara? Var iztērēt savu naudu visādos. Kā tu labāk gribi viņu iztērēt, tā arī. Ja tiem atnāk cilvēks un saka, man tur ir, nezinu, tur sakrējas, nezinu, tur 70 pakas, gribu kaut ko nopirkt, pēc tam pārdot, kas man jādara? Jāpērk. Jāpērk. Es zvanu Romanam. Es saku, var iztērēt savu naudu dažādos veidos. Kazino ir, var nopirkt dzīvokli. Tad uzpirkšanā tas ir tā kā kazino, jūs gribat pateikt? Nē. Tam nav kā. Kā kuram, man liekas? Kā paveicās? Jā, es godīgi pateikšu, man personīgi uzpirkšana ir tāda lieta, ar kuru, teiksim tā, ja es redzu, ka cilvēkam vajag ātru risinājumu, tad es skatos, vai man tas ir interesanti vispār risināt to jautājumu. Ja nē, tad es vienkārši piesaistu investors. Ja? Tu pats, es personīgi, man ir vienkārši, kas to nodarbojas, un es attiecīgi zinu, ka tā ir ātra realizācija. Ja manam klientam vajag ātru realizāciju, tad es vienkārši apskatos, kas pa īpašumu, un attiecīgi, tas pats sagatavoju piedāvājumu, bet šajā gadījumā stratēģija pārdot 3 dienās, attiecīgi es sazinos ar visiem investoriem, kas ar to nodarbojas, un saņem labāko piedāvājumu. Ja? Bet tā ir ātra realizācija šodien, ko viņš var dabūt. Un šodien viņš nedabūs tirgus cenu. Šodien būs ātra realizācija. Un ātra realizācija vērtējumā ir apmēram 70%, 80% no tirgus vērtības. Rekur Kārlis, paldies Kārli par komentāru, piespiedu pārdošanas vērtību 80% no tirgus ar 3 mēnešu termiņu. 3 mēnešu termiņu. Es 3 dienās varu 80% dabūt jebkuram objektam, principā, ja viņš ir daudz maz likvīds. Ja? Tā kā, tas ir jautājums par to, kur tu esi un ko tu vari izdarīt. Bet, teiksim tā, ļoti interesanti variantu nav daudz. Es domāju, ar to piekritīs, lai vispār kaut kas tāds, cilvēks, kurš sakrāja 70 pakas, ja viņš iedomājas, ka viņš nopelnīs vairāk par 10% gadā pērkot un pārdodot, nezinot vispār, kas ir Litovka un Hruščovka un nezinot juridiskos riskus, tur ir, nebūs labi visdrīzāk. Tad vienkārši, nezinu, tad tiešām jābūt kaut kādām zināšanām, kaut kādai pieredzei. Diezgan spēcīgai pieredzei, un man liekas, tur jābūt pieredzei spēcīgākai kā aģentiem. Ja? Tāpēc, ja tu neesi strādājis par aģentu, vispār es pat nezinu, vai kāds, kurš nodarbojas ar ātru reāli, uzpirkšanu, teiksim tā, kurš strādā tieši kā, kuriem, kam nav pieredzes, viņam vai ir komanda,
kas strādā, vai nu, kā tu bez pieredzes, ko tu vari Ir izdarīt? izveidojies tāds viedoklis, ka izsūta. Tas ir interesanti. Un šobrīd dzīvokļi tirgusvērtīgi. Dārgākie. Es domāju, ka tur var. Tas arī ir tas, ka nevar īsti. Jā, tas bija forši, ka tu Tas redzēji. ir daļai atbilde šo jautājumu. Kādiem nav jau parādi tiek. Tur ir vispār par kodiem. Ir es uzrasties video ar atpakaļ. Un pēc tam vēl samaksāt kaut ko. Tas ir arī točni par, tas Tā varbūt, tas ir sliktākais. 5 gadi tiesāšanās par to īri un tu vēl samaksās par to. Tagad jau dzird gan jau. Jāciet, Džeks pa labi esi tu laikam, vai esi? Tas sanāk, es nezinu. Labi, var sakot, kā tu teici? Nē, tur jādzird, tur nevar būt savādāk. Jādzird. 5 gadi tiesāšanās par īres līgumu, tas ir vienīgais risks izsolēs, vai ir vēl kaut kādi riski? Izsolē. Ir bijis gadījums, kad nopērkot izsolē, iepriekšējais iemītnieks ir iešāvis ar visi tam, kurš nopirka. Tas ir vēl viens tāds. Var reiķināt, ja izsolē piedalīs, tad var gadīties, ka tu dabūsi ar visi. Nē, viss kaut kas gadās, zin kā. Bet jā, tas, kad ir jautājums par atbrīvošanu, principā tiesas izpildītājs to nerisina vai risina. Ja ir īres līgums, tad vispirms ir jālauž līgums. Un tur risina jautājumu par īres līgumu. Tāda, tas, kas pērk, ja? Viņš risina jautājumu, līgstot juristus, vēl kaut ko. Bet, laikam, tiesas izpildītāji arī varēja nolikt, pareizi? Nē? Viņš neļauj. Tas ir tiesas ceļā tikai vēlās. Tikai, kad ir izpilda akts, kad var nevisai runāt par to. Nevisai saprotu, jo es konkrēti ar to nenodarbojos, bet es neieteiktu visiem, kas grib to darīt, es neieteiktu mēģināt to darīt tīri dēļ cenas, ka tur nevar izdevīgi nopirkt. Bet, ja tomēr ļoti gribās, tad iesaku aizbraukt uz objektu, parunāt ar tiem, kas tur dzīvo, ar kaimiņiem, un saprast, kas tur īsti. Bet, zini, man liekas, es gan esmu dzirdējis, kad izsolēs, piemēram, dienu pirms jāņem, nopirka izdevīgi. Zini, tā kā neviens nepiedalās, visi kaut ko dara, tā. Un izsol tajā dienā. Un tādus dārgākus objektus, tādus, kas ir tādi jaunie projekti, vai tur, piemēram, varbūt pat tādi lielāki, bet ne namīpašumi, ja? Es rakstu, ka neko nevarēja dzirdēt no atbildības. Vēlreiz atkal? Tā. Uz telefonu atver, telefons ļoti labi strādā. Nē, tu tagad to nedarīsi. Bet šitais, viņam jāstrādā ir labi. Atbilde par izsolēm. Vienīgais, un tagad jautājums pēc tam lūdzu atbildēt, ja dzirdējumā. Atbilde par izsolēm risks ir īres līgumi, kuru var parādīties ar atpakaļejošu datumu, un tu dabūtu tiesāties 5 gadi, un dabūtu vēl samaksāt komunālos par to termiņu, kuru tu tiesājies. Tas ir main risks, galvenais, jo parādi tev nebūs, līdz tam parādi, kas ir bijuši līdz tam, tiek sekti no izsoles, bet viss, kas sekos tālāk, jau būs jautājums, kā tu to dabūsi nomaksāt un no kurienes. Laikam tā, pareizi. Kas vēl par riskiem, tad vēl bija tā bise, ja? Un vēl kaut kas bija. Var sakot, ņemšanās ar to cilvēku, kas tur dzīvo visdrīzāk, tāpēc, kur Arturs saka, var aiziet un parunāt varbūt pirms tam, bet tāpat tur kuram cilvēkam, kas tur būs, var uzrasties kāds jurists. Jā, tur uztaisīs to īres līgumu. Jā, kāds palīdzēs. Tantiņai un Es esmu daudz dzirdējis, ka izsolēs vairs nav jēgas, nav prikoli, neredz tur. Vienīgais, es saku, esmu redzējis labus gadījumus, kad nopērk izsolēs kaut ko tādu savādāku, ja, tādu
Nu, tādu negluži divnieku, ja ķengaragā, bet tur, nu, es nezinu, tur lielāku dzīvokli, dārgākus dzīvokļus, ja tādus varbūt citos segmentos, bet ne tādus tur pa 50-70 tūkstoši. Paši pircēji bieži vien, izsolē, nu, tā kā, nu, piedalīšos un darbušu. Nu, tā, es ceru, ka šo atbildi varēja dzirdēt. Un labi, pa izsolēm pajautāju, kādi vēl jautājumi šai sakarā? Ātra realizācija. Varbūt kādam ir kaut kas, ko vajag ātri pārdot, varat iemest. Varat iemest kādu izsoli. Varam uztaisīt izsoli īstenībā, jā. Nu, ko vēl? Mums bija vēl kaut kas bija pa tēmām, vai obligāti jāpērk lēti, lai nopelnītu, par to mēs runājām. Bet varam arī pieskarties šitiem. Jā, īstenībā izsolēs ir cilvēki nopirkuši kaut ko, kur citi nav redzējuši potenciālu. Zini, tā kā ir tādi gadījumi. Un varbūt, Artur, tev ir bijuši kaut kas tāds, ka tu, nu, tikai jā vai ne, varbūt precīzs gadījums, ne, bet kad tu ieraugi, ka, es zinu, kad Deivids pagājušajā laivā bija, ja? Viņš pat nopircis, vienkārši es iet, 3 mēneši viņš karājas tas piedāvājums, un viņš vienkārši dabū viņu nopirkt. Nu, nopirkt tā, ka pēc tam var nopelnīt. Ot, jautājums, vai tu tam tici vispār, vai tu skaties tikai uz cipariem? Nav pieredzes. Nav pieredzes šajā sakrā, ja? Ka tu vienkārši ieraugi kaut kādā bezjēdzīgā piedāvājumā potenciālu un izdevies darījumu un noticis savam tam vīzijai savai. Nē. Šāda uzpirkšana tev nav. Šāda uzpirkšana nav tavu specifika, ja? Okay. Nu, es personīgi atturēšos no komentāriem šajā sakarā, jo es parasti arī zinu, ka parasti pērku tikai balstoties uz matemātiku pamatā. Izsoles nestrādā, bet, nu, jā, par izsolēm vispār es daudz nekomentēšu arī. Varbūt ir kādi jautājumi. Man pagaidām izskatās, ka mēs esam izgājuši cauri tam uzpirkšanas, tur Arturs daudz arī nestāsta, protams, tas varbūt Man ir jautājums, bija minēts, ka visi cilvēki, kuri pārsvarā nodarbojas ar uzpirkšanu, viņi sākumā strādāja par aģentu, ja? Un man ir jautājums, cik stipri atšķiras šis darbs? Strādāt, pārdodot dzīvokļus uz komisiju, un vai arī nodarboties ar uzpirkšanu. Starp citu, ja mēs runājam par darbu, vēl bišķi piebildīšu. Atceries, bija Deividam arī apmācības. Nu, tā kā tieši par to, kā strādāt nekustamā īpašuma tirgu, kā pirkt. Varbūt tu jau zini kolēģi, kas strādā, nu, kā vispār tas, vai tādas apmācības ir jēga, vai es nezinu, vai cik aģenta darbs palīdz pēc tam saprast kaut ko, un cik viņš atšķirās vispār. Man viens kolēģis, draugs, ir bijis tajās mācībās, viņš jau pirms tam nodarbojies. Ir tā kā papildus. Gribēja kaut ko jaunu, varbūt uzzināt, un viņš jau to nodarbojas. Bet cik es no viņa dzirdēju, ka neviens no slikta reklāma. Nē, beidz. Piedod, David, varbūt ir cita pieredze, jā, bet tā bija dzirdējis. Bet es esmu ļoti daudz dzirdējis, tas nav tikai apmācības. Kur tagad mēs nonākam pie tā, ka vienkārši visi to nevar darīt. Aģenta darbu daudz vairāk cilvēku var darīt, nekā vienkārši strādāt, jo tur, man liekas, ir baigi grūti, vispār, nu, emocionāli, tur jau ir darbs un nauda. Tas pats ar investīcijām, cik daudz cilvēku nodarbojas ar attīstīšanu vispār. Es nevaru pateikt, ka aģenta darbs ir vieglāks. Nu, kā kuram liekam, jā. Es šodien tieši skatījos, kā augstos zvanu apkārt, visu dienu kāds zvanīja apkārt. Kurš? Egils teica, ka viņam viens augstais zvans maksā 240 eiro vai 400 eiro. Kaut kas tam līdzīgs, viņš maz zvana. Un šovakar zvanīja 5. Cik nopelnīja? Nu jā, tas ir interesanti pareiķināt, cik maksā zvani un cik maksā stundu, bet... Es iedomājos, cik man grūti būtu saņemties, pazvanīt. Slinks esi palicis. Nu jā, bet kas tad ir grūtāk? To jau katram pa savam laikam. Bet vairāk, cik atšķirās varbūt? Ļoti atšķirās vispār specifika. Visgrūtākais bija sākt strādāt par aģentu. Pats sākums, kamēr nav objektu, kamēr nav ticības sev, kamēr nav pārliecības vispār. Kamēr liekas, ka aģents nav vajadzīgs vispār. Ja? Kad trāpās klienti, kas labāk zina specifiku. Un par to naudu grib paņemt. Un tas bija grūti. Nu jā, kamēr izauc. Pēc tam jau viss viegli, ja? Galvenais, lai patīk. Un ir interesanti. Nu tā, Roman. Bet, nu es nezinu, ja tev ir 70 štukas, kas jādara, es nezinu. Vienkārši... ja tu es nerunāju par sevi. Jā, tu gribi iztērēt, nopērc kaut ko.
Nu, jā, investīcijas nekustamā īpašumā, kur mēs pagājušajā reizē runājām ar Ausekli, ja? Es domāju, ja tu esi sakrājis naudu, vienkārši dod kādam citam, kurš ar to strādā un klausies, kā viņš to dara. Viņš tādā ziņā, ka tu sagaidi kaut kādu atdevi šai ziņā, bet paralēli to arī klausies, kā tas notiek, tā taču ir. Ir, kas strādā arī ar svešu naudu, pareizi. Tādā ziņā, kad piesaist investors. Tas normāla praksa, man liekas. Un investori, man liekas, pēc tam paši sāk strādāt. Interesanti. Tu esi dzirdējis kaut kāds tāds gadījums, ka investori tā kā ok, un tu paši pēc tam sāk uzspirkt, jo ir iemācījušies kaut ko vairāk. No tādas puses jau neienāk tirgo, vai ne? Nebija. Jā, jo tas jau arī nav interesants. Es domāju, ja jau ir kaut kāds kapitāls, lai viņš strādā. Vienkāršākais veids ir nopirkt dzīvokli un atdot uz īri, ja? Bet tur arī ir savi riski, it kā pasīvais ienākums, bet patstāvīgi rēķini, ja? Patstāvīgi īrnieku māja, remonti, ja? Ja vēl īrnieks ir problemātisks, pasīvs ienākums var kļūt ļoti aktīvs. Pats paliec aktīvs. Kas ir ar šito te? Es vispār visu laiku domāju, salīdzināt īri ar kaut kādu estate guru, kur paņem crowdfundingā ieguldumu, visam tev ir tie 9% vai cik tur ir? Tas ir pasīvāk, ne? Šobrīd tāda pieredze bija, kad Igaunijā viena kompānija neatgrieza naudu. Kādas 30 miljonus ziņās bija. Jā? Jāapskatās. Es šito nedzirdēju. Dzīvoklis vismaz viņš tev būs. Jā. Amen. Labi, tas ir 30,000, bet ja tie ir, piemēram, tu tur pa 1000, tur kaut kur saliec, zini, tā kā diferencē. 30 miljoni. Nē, bet, ja mēs runājam par investoru, kurš tā kā domā dzīvokli nopirkt, un tad 10% atdeva, vai arī, piemēram, tādā platformā ieliec, un tad tev ir 10%. Tas pats vien ir, bet tev nav jāiet. Es domāju, ka pilns internets ir ar kaut kādām iespējām, kur ielikt naudu. Visādām figļām, jā. Bet šī jau nav. Es domāju, ka nauda jāliek ir tur, kur tu saproti. Jo ieliekot kaut kur nezini īsti, kas notiek. Vismāk pazaudēt. Vai arī tev ir kāds daļu, vai no lielāku daļu, vai kādam uzticēties. Kādam uzticēties, jā, un dalīties. Tā laikam tas parasti. Ok, nezinu, kas tev tagad liekas ir hypes, ja tu padomā par nekustamā īpašumu tirgu vispār kopumā, pajautāsim Arturam, un pēc tam tu arī varēsi atbildēt. Kā tev liekas, kas tagad ir tā īstā lieta nekustamā īpašuma tirgu? Jo mēs tā kā tuvojamies noslēgumam, un būtu interesanti dzirdēt jūsu viedokli, vispār jūs kā eksperti, varbūt katrs savā lietā. Nē, bet tad tu padomā par to, kas ir, что сейчас на хайпе. Kas tagad ir haipā? Kā tev liekas? Man ļoti grūti pateikt, jo pats strādāju tā kā, pārsvarā mikrorajonos. Jā, bet pēdējā laikā tev jaunie projekti daudz pārdošies. Jā, gan jaunie projekti, gan arī padomju laika projekti. Un, labi izremontēti. Pārsvarā es strādāju ar tiem dzīvokļiem, kuri ir labi izremontēti, kur cilvēki taisa tieši remontu priekš sevim. Pārsvarā tie pircēji ir tieši tie pircēji, kuri pirk arī priekš sevim. Jā, un tie, man aiziet diezgan labi. Bet es tā kā nevaru, es varbūt nestrādāju tik daudz citus segmentos, tāpēc nevaru salīdzināt un nevaru pateikt tieši, kas ir tas hypes šobrīd. Ar cikot, tu pateiksi, remontēti dzīvokļi, serviedu ēkās, normāli izremontēti priekš sevis, tas tev ir tā kā viss normāli, ja? Tas tev patīk, tu zini, ka tur viss ir safe. Jā. Ok, jaunies projektos, ko tu pateiksi? Tur vienkārši pēc projekta, man liekas, ja? Ļoti atšķirās tie jaunie projekti. Ir jauni projekti, kur dzīvokļi pārdos tur 1000 vai 1100 eiro kvadrātmetrā, un ir tie arī, par jauniem mēs saucam visus, kas ir jaunāki par 2000 gadu. Un tad ir tie, kuri aktīvi pārdos tur 1600 eiro kvadrātmetrā un pat augstu. Es vairāk domāju, kas tagad iet, kas ir tieši tas, kas tagad iet forši, kas ir tas, kas tagad, kas ir ļoti likvīds tirgo vispār kopumā. Par ko tu tagad domā, piemēram? Es katru dienu domāju, kas ir tas, piemēram, tirgu tāds tā kā, kur var skatīties un kas tagad notiek viss. Vidēji, kad es ņemu dzīvokli izremontētu vai padomju laikā māja vai arī jaunajā projektā, un kur cena atbilst, tā ir reālai, tad apmēram pusotru mēnešu laika tas dzīvoklis aizies. Man liekas, tas ir diezgan... Jā, ok, tas tavs viedoklis ir foršs. Man patīk tas, ka tu pozicionē visu laiku. Bet es tieši pats strādāju tajā segmentā, un tāpēc,
Nevaru salīdzināt varbūt ar citiem segmentiem. Tur varbūt tev kaut kāds viedoklis par to, kas tagad ir, kur tu skaties. Tu jau nepateiksi pareizi, kur tu redzi iespējas tagad nekustamā īpašuma tirgu. Nu, tīri pa segmentiem. Man liekas, nu, man ir kaut kāda lieta, ko es redzu. Nu, man liekas, tās, nu. Neremontēt dzīvokli tagad sliktāk pār. Tā jau nav iespēja, ne? Un pirkt tādas tur kaut. Vienīgi zemes cenas varbūt mēģināt dabūt. Nu, tā kā, lai nopirktu. Tagad baidās pirkt. Patiesībā tagad baidās pirkt, jo daudz uztraucās par cenām, kas būs, bet arī naudu baidās turēt. Jā. Nu, tā kā pirkt, ja nu kas, lai var izīrēt, tā vēl ir ok. Bet neremontēt, jo tu nevarēs izīrēt. Jātais remonts. Nu, vai varēs izīrēt un pats. Nu, labi, ok, ja jau svarīgi ir atdeva. Nu, viņi vienmēr svarīgi. Nu, labi. Neremontēt dzīvokli labi, tagad baidās pirkt. Ko nebaidās pirkt? Kas? Nu, skaidrs. Es personīgi, ko, lai varbūt raisītu domas, man liekas, tagad ļoti populāri ir pāris lietas, kas man liekas ļoti populārs, bet vairāk tas, ka tās privātmājas, tas man liekas tāds mazākas, nu ne mazākas, bet tādas privātmājas līdz tur 160, varbūt pat 170 tūkstoši, ļoti forši, nu liels pieprasījums, ļoti daudz cilvēku interesēs par to segmentu, un man liekas, tas ir tāds, vēl nav varbūt hypes, bet, nu, es ļoti daudz dzirdu no cilvēkiem, kas ir gatavi tā kā, domā par attīstīšanu, domā par tādu, nu, priekšpārdošanas, būvēt priekšpārdošanas. Tieši privātmājas. Tieši privātmājas. Tu domā, tas var būt saistīt, ka cilvēki baidās no Covid-a, ka viņi būs ieslodzīti mājas un viņi negrib būt Litovka, bet grib savu privātmāju. Tas bija pirms tam, jā, bet tas bija arī pirms tam, bet tagad vēl bišķi, tas vēl tā, vēl bišķi iedeva. Bet tas bija tā, nu, tas ir tagad tā, kad visi domā, pagāns būs vismaz varēs, nu tā. Vēl darbs no mājām, var dzīvot tālāk no Rīgas. Vēl arī tas, ka jaunie projekti palikuši dārgāki, un viņi ir tuvu tam, kā maksā, piemēram, tāda māja, tur kaut kādu tādu budžetu vairāk variantu. Privāta māja cenas nav vēl tā kā, viņi dagnaļi vēl. Jā. Un, nu, ēkas būvniecība ir kā 1000 kvadrātmetrā, ja? Nu, ir kā rēķina, nu, tā pēc tirgus cenām būvniecībā. Nu, tas ir 150 000, 100 kvadrāti. Nu, Pārādumi nedaudz mainās, cilvēki vairāk, mazāk iet ārā no mājas, vairāk strādā attālināt. Jā, tas viss iet roku rokā un izskatās, ka tās privāta mājas būs tāds, man liekas, pieaugs tas darījums skaits vēl. Nu, bet arī tas, kad daudz par to domā un daudz skatās. Kā tu skaties, zemes vispār ir interesanti ātra realizācija vērtēt un skatīties? Neesam nekad nopirkuši zemi. Neesam nopirkuši zemi. Vērtējuši un domājuši par to un vispār vēc ir interesanti? Esam, jā, bet kāds iedeva vairāk. Viens gabals bija Baltezerā, kur vesels ciemats uzbūvēt, jauns būvēt, piedāvāja. Bet kaut kā nejūtos droši par to, cik varēs to pārdot, jo tur vēl 40 blakām tāda paša piedāvāja. Un kāds nopirka? Jā. Tā jau vieta tāda diezgan likvida, nu tādā ziņā. Jautājums tikai kas pa cik, ja? Nu, tur jau par to cenu jāskatās, kā viņi nostājās beigās. Ok. Es zinu, kad ir, kas ilgtermiņā pērk, tur baigi. Nu, teorētiski, ja skatās uz tām zemēm, arī interesanti. Pērk, porcelē, tirgo, nu, ciemats. Ja skatās uz to atdevi, teorētiski tur pat kaut kāda veidojas normāli. Nu, es nezinu procentos, ja, bet, nu, tie 30% gadā varbūt pat sanāk. Ja nopērk lēti, lielu zemes gabalu perspektīvu attīst, tādu labu māju, viņi to vien dara. Interesants segments īstenībā. Un tagad viņš varētu pat attīstīties vairāk. Te ir privāti mājām, te ir viss šitā stāsta. Nu, tāda tēma. Ļoti tāds ilgtermiņā. Jā, vai ne? Liela pacietības. Sākumā tas vispār nav interesanti. Ļoti liela ieguldījuma. Jā, liela ieguldījuma, jā. Un ilgtermiņa. Un riski arī savā ziņā kaut kādi ir, jo tas nav dzīvoklis, kur tur izīrēt. Droši, nu, nekur viņš neliksies. Nu, arī, jā. Jā, tas ir arī kaut kas to teica, pēc zemi viņas vairāk neražo, ja? Nu, tā kā viņi, cik viņi ir, tik viņi ir. Un cilvēks skaits palielinās, ja, un tad viņa... Jā. Ok, labi, nu, uz tā laikam es šodienas laivu, es nezinu, varbūt ir vēl kaut kas, ko jūs gribētu ievilst. Taisam announcement par podcastu krievu valodā. Jā. Davai, tad tu
Jā, tad trešdienas vakaru mums nekas nemainās. Mums domājama daļa būs tāpat, ka viņi ir tagad. Bet kādu citu dienu, mēs vēl izdomāsim kādu. Mums būs arī podkast Krievu valoda. Ну tad увидимся с вами либо во вторник, либо в четверг. Jā, vēl Romans izdomās, kad, bet ir tā, ka mums, ja godīgi, man personīgi ir interesanti. Protams, ir dienas, kad ir tā, ka bet ir atkal dienas, kad ir diezgan interesants tēmas, bet vispār man ļoti patīk apsēsties tepat pie apaļā galda vai kā ar kolēģiem parunāt par lietām, kas ir aktuāls, interesants, un bieži vien tās sarunas ir ļoti vērtīgas, jo es daudz ko pats iemācos. Un man ir, es ceru, ka arī tie, kas skatās, kaut ko paņem un ņemot vērā to, ka ir teiksim, tā cilvēki, kuriem ērtāk uztvert saturu krievu valodā, ja, vispār mums ofisā, ja ienāks pa dienu, ir tā, ka 50% krieviski jārunā cilvēkiem, 50% latviski. Un ne jau tāpēc, ka mums tā ir ērtāk, bet tāpēc, ka klientam tā ir ērtāk. Tāpēc turpmāk gaidiet arī izlaidumus, teiksim tā, live streamus krieviski, citās dienās, ne trešdienās. Tur vairāk organizēsies Romans, skatīsimies, es arī gan jau pieslēgšos. Manu krievu valodu varēs novērtēt. Romans izaug. Будет отлично. Будет отлично, jā. Nu tā kā visiem paldies, kas pieslēdzās, visiem veiksmīgu trešdienas vakaru un paldies Artūram, ka padalījies, cik varēja. Jā. Un mēs tagad iesim uz Luna parku. Uz Luna parku, jā, ar Dievs, es nezinu. Igor to solīja. Es solīju. Parakstījies.